Labrīt, labrīt! Labs! Šodien ir 14. oktobris. Un mums priekšā ir ceļojums uz Vāciju. Ar vāčiem. Ar vāčiem. Tagad izbraucām, ir 5 no rīta, braucam pakaļ Artūram un Marutai. Bāzīsim viņus iekšā šitajā mazulī. Arturs nebūs jābāž, mūsu Maruta būs jābāž. Maruta būs jāiebāž tur aizpurē. Un, let's go! Šajā ceļojumā mēs braucām ar 2 mašīnām. Tikšanās vieta mums ir noteikti ārpus Rīgas, Iecavā, aptuveni stundas brauciena attālumā. Mēs braucām, tur bija 171. Šajā mašīnā svētku Latvijas Rādio 2 strādā. Pazvanīt. Šitā augšējā? Jā. Gan. Šitas ir tā kā ķipa tālākam rādījus, tā kā tālu projamies, ja neatbild, šitas tipa būs. Jāspiež, jārunā un jāatbāž un viss. Nē, turam, parunājam, palaižam vaļā. Tāpēc dzirdēs, Mēs braucam pa priekšu? Nu, pabraucat kādu gabaliņu, pēc tam varam samainīties. Sārunāt. Pēc īsa ievada kursa par rāciju izmantošanu mēs sakāpām mašīnās un devāmies ceļā. Pirmā pieturvieta. Sekojam melnajam Audi. Lai veiktu pēdējās auto pārbaudes, vēl ātri izlēmām piestāt benzīna tankā. Tagad gan dodamies. Ko šādī būs priekšā? Ko? Ko šādī būs priekšā? Baltais. Brīvs. Brīvs. Pamazām sāk kļūt gaišāks. Nu nē, šī nav YouTube kanāla Oleg Jasa apmaksāt reklāmu, bet tomēr ir. Līdz pirmajai nakšņošanai Vācijā mums ir jānobrauc paliels gabaliņš, aptuveni 12 stundas tīras braukšanas. Hello, labas rītas! Esam jau Lietuviškās republikas. Kāds noskaņojums? Noskaņojums labs, jau sāk palikt gaišāks. Un es esmu tikusi pie Rācijas. Paldies! Sastrēgums pirmais. Štāv. Sastrēgumas. Sastrēgumas. Var. Olē! Vēl 1188 km. Sāk parādīties rudens. Kur viens ir? Viens rudens? Viens rudentiņš. Bet tu pamanīji, bet mums sako kaut kāds tāds melns. Jā, kaut plats numurs viņam vēl, ne? Es esmu latviešu, ne? Lai tavs cilvēki tur iekšās. 4. 2 vīrieši, 2 sievietes, ne? Piekrāmēts. Ātri kļuva skaidrs, ka rācijas ir ļoti forša un noderīga lieta. Var gan pabrīdināt par kādu bīstamību priekšā, palīdzēt apdzīt auto, kā arī vienoties par nepieciešamām pieturvietām. Protams, arī pajokot un paklačoties. Pirmā nopietnā čuru pauza. Krāpēs nejā, ne? Te pilta kamera vienkārši. Te nav. Veiziņš neko nerāda. Nē, Hello! Abas mašīnas ir ekipētas ar karstu kafiju termokrūzēs vēl no mājām, kā arī uzkodām, lai izturētu pirmo posma daļu. Runājot par pašu maršrutu, mums ir sagatavots precīzs maršruts pa Vācijas reģionu Tīringenu. Pirmā diena mums ir atvēlēta, lai tiktu līdz mūsu naktsmītnē Vācijā nelielā pilsētiņā Grosenhainā. Tā atrodas nedaudz virs Dresdenes. Mums ir rezervēta naktsmītne tikai pirmajai naktī. Pārējās naktsmītnes mēs rezervēsim spontāni uz vietas. Izbraucot ceļojumā sestdienā agri no rīta, vienojāmies atgriezties Latvijā trešdien.
11 spīd saule, nobrauka 300 kilometri, noskaņojums superistisks. Un cik grādi? 18,5 plusā. Laiciņš braukšanai ir foršs un patīkams. Nav tik karsts kā vasarā, lai slēgtu kondicionieru, un nav arī tik augsts, lai slēgtu apsildi. Kukaiņi gan vēl sitas pret stiklu, tāpēc piestājām nomazgāt logus un uztaisīt īsu pauzīti pirms Lietuvas-Polijas robežas. Logu mazgāšanas stafete tiek nodota tālāk, bet mēs izmantojam šo laiku, lai iedzertu kafiju. Atvadāmies no Lietuvas un iebraucam Polijā. Sarunājām nedaudz atgriezties atpakaļ laikā un braukt pa mazākiem ceļiem, kurus agrāk izmantoja šoferi tālbraucēji, pirms tika uzbūvēti autobāņi. Holanda. Welcome. Tā kā visu ceļu mums sekoja melnais Audi, mēs izlēmām sekot melnajam Audi. Tā kā šos ceļus labāk pārzina un arī izmantoja braucēji no melnā Audi, baltajam Audi atliek tikai sekot līdzi. Netālu no Augustovas mēs iebraucam jahtu klubā, uz kuru ved maģisks pasakains ceļš. Virsniektu jahtu klubs RP ir lieliska vieta atpūtai un izklaidei. Šeit rīko apmācības, biznesa tikšanās un arī kāzas. Šis komplekss atrodas burvīgā Augustovas mežā pie Bjāla ezera. Raksturīgo un neapšaubām skaisto ēku dēļ tā tiek saukta par Augustovas pērli. O jā, vasarā laikam šeit varētu forši atpūsties. Plusiņš dārzniekam par sakoptu un ierīkotu teritoriju. Tu esi kadrā! Hello! Kamēr mēs staigājam pa sakopto klubu teritoriju, Oļegs izmanto šo brīdi, lai paceltu dronu un vērotu apkārtni no putna lidojuma. Looking through an hourglass, the changes of the river pass. How long does the present last? The future now will soon be past. Thought of Jesus and the cross, the changes of the sun again. Nu ko, dodamies tālāk, jo tālāk braucam, jo rudenīgāk sāk izskatīties koki un krūmi. Polijā laikam drīz vēlēšanas, tāpēc uz katra stūra redzams politiskās reklāmas, bet šī mūs pārsteidz visvairāk. Deputāts pat ir izdrukājis sev pilnā augumā, pielicis pie staba un vējā vicina kājas. Padarījām atgriešanos laikā autentiskāku pilnā apmērā. Izmantojām arī vecās ceļu kartes, lai sekot līdzi maršrutam.
sākot ceļojumu, kilometri vienmēr skrien ātrāk nekā atgriežoties mājās. Braucot mūs diezgan bieži pavada tumšie mākoņi. Liekas, ka drīz noteikti sāksies lietus. Seko? Seko, melnais Audi. Paldies Lietum, ka nav jāmazgā kukaiņus no stikla. Tuvojās pusdienlaiks, tāpēc braucot atradām vietiņu, kur piestāt un ātri paēst pusdienas, jo arī uzkodas sāk iet uz beigām. Restorānā visi pasūtījām dažādas zupas, vietējo žureku zupu, baraviku zupu un kuržaku zupu, kas izrādās ir vistas buljona zupa. Prasījām krējumu, bet saņēmām sāli un piparus. Šie izlapušie latvieši, kas nezin, ko grib. Kamēr puiši maksāja par pusdienām, dāmas devās pastaigā pa restorānu teritoriju. Lietus pierima un gaiss kļuva patīkami svaigs. Re, arī vietējās dāmas. Ņem tas tev. Gribi zināt, kas tas ir? Valrieksts. Ja? Kur dabūja? No valriekstu koka. Neliela pārbauda un laižam tālāk. Gribētu cerēt, ka bija tāpat kā pagājušajā. Bendoleks. Tenā bend. Ir nedaudz pāri 10 un esam sasnieguši galamērķi. Laipnā vāciete Bjanka mūs sagaida un pavada uz mūsu divstāvu villu, kas ir tradicionāli mūsdienīgā vācu stilā. Sadalījām istabas starp 3 ģimenēm, uzrīkojām nelielu pasēdēšanu ar vācu vīnu, alu un Latvijas brokastu maizītēm. Bijām noguruši no garā ceļa, tāpēc salīdzinoši ātri visi devāmies gulēt. Rīt no rīta ir agri jāceļas. Labu nakti! Nu, mājas darbs. Neoņem? Jā. Viņš vienīgais nekautrējās no kameras. Tu zini, ka tev ir tulpāns? Da 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 da
Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Morgen! Visiem plusiņš par korektu vācisku rīta sasveicināšanos. Atvedāmies no Bjankas un lieliskās villas, kurā visi saldi nogulējām nakti. Un neviens pat neiedomājās, ka ar Bjanku mēs vēl sazināsimies un pat apmainīsimies ar pasta sūtījumiem. Grosenhaina ir neliela, bet skaista Saksijas pilsēta. Aiz logas spīd saulīte un visur mums apkārt šarmantas vācu mājiņas. Iebraucām burvīgajā Saksijas pilsētā Elbas krastā, Meisena, kur 1710. gadā sāka ražot pirmo porcelānu Eiropā. Tā bija pirmā porcelāna ražotne ārpus Ķīnas. Protams, uzreiz acīs krīt pilsētas galvenais rotājums – Albrektsburgas pils. Ražotne sākotnēji atradās tieši pilī. 19. gadsimtā to pārcēla uz pilsētas pievārti, kur tā darbojas arī mūsdienās. Was my dad's advice. Don't think twice, I want the luxury life. My beauty can lose it, I'll use it. I'll take what I want. Oh yeah. A whole lot of tickets, but not enough time. A whole lot of work for a trophy wife like me. Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Braucam uz maršruta sākumu, jābrauc kaut 280 kilometri. Višķiņ vairāk pa 2 stundām. Bet vēl vajag paēst brokas, vēl vajag iedzert kafiju. Viss kārtībā, atskaists Supa. Supa. Visiem sāk gribēties ēst, jo brokastis villā negatavojām. Tāpēc nobraucam no lielceļa un piestājam kafēnīcā. Pasūtam brokastis pie vācu kundzītēm, kas runā tikai vāciski. Bet tas nesagādā mums nekādas problēmas. Visi, protam, lieliski saprasties. Okay. Oh, yeah. Viņai vēl vispārējais top, 2 jau var ņemt. Interesanti. Brokastis šīm dāmām sanāca ļoti mājīgs, neskatoties uz to, ka tā ir diezgan vienkārša ēstuve ceļa malā. Re, kur arī viens siera kūku uz galdu. Guten apetīt! Pieredzīt. Man arī nesanāk nekas te. Gribi? Runāj, es te cenšos arī gan ko pastāstīt, viss man te pārdod. Kad vienu es nevaru palaist tagad. Vienīgais tev būs karta jālaiž. Oļek? Pēc 2 stundu. Oļek? Jā? Nu, jā. Planšets attaisīsim. Tādu kartu. Planšetiem ir papīri. Mēs gatavi. Visiem pilni puncīši. Mēs gatavi. Sakojam melnajam audī šodien. Šodien mēs esam pelmeņu kurus vizina. Oļeks. Его дела? У него хорошо дела, он третий под пледом спал, поэтому мы все сидим на диване, потому что он хочет спать под пледом. Ну, дело серьезное, да. Завтракали или где-то в кафе? Не, у нас в доме там ничего не было. Мы заехали в кафе, там нам завтрак приготовили, бабульки. Kamēr braucam uz maršruta sākumu, nedaudz pastāstīšu par Tīringenas reģionu, uz kuru mēs dodamies. Tātad tā ir viena no 16 Vācijas federālajām zemēm, kur atrodas Vācijas vidusdaļā. Iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā Latvijā, pāri 2 miljoniem.
Pilsētas centrs atrodas pilsētā Erfurte. Tuvojoties sākuma punktam, nogriezāmies no lielceļa un paņemam nelielu pauzīti mazā pilsētiņā. Mūks Audi. Haha, Artūr Vācija kaut kā savdabīgi ietekmē. Kuro reizi jau esam Vācijā, un katru reizi tā mūs pārsteidz ar skaistiem skatiem. Mīlīgs mājiņas vācu stilā un brīnumaini, pasakaini mazie ceļi, pa kuriem tiešām ir bauda braukt un vērot apkārt. Ir taču kaut kas maģisks šajā valstī. Pirmā pieturvieta – Brandenburgas pilsdrups, uz kurām mēs arī ejam, pirms tam noparkojot mašīnas. Pils atrodas tieši uz nozīmīgā viduslaika tirdzniecības ceļa starp Frankfurti un Austrumu Eiropu. Tā kalpoja, lai nodrošinātu drošību reģionā, un grāfi iekasēja maksu no tirgotājiem. Tas bija ienesīgs ienākuma avots, ņemot vērā satiksmi šajā tirdzniecības maršrutā. Mūzika spēlē. Es tev to arī teicu. Es domāju, Pagā? Tev jābrauc, Marks. Man liekas, ka šīs vācu mašīnas ļoti labi iedars vācu rudenī. Ik pa laikam uzlīst nelielas lietus, bet tajā pašā laikā spīd arī saule, kas skatus padara vēl krāšņākus. Esam atbraukuši uz slaveno Wartburgas pili, noliekam auto un dodamies uz pili. Nezinām, līs vai nē, tāpēc daži no mums ir ekipēti ar lietusmētaļiem un daži ar lietussargiem. Wartburgas pils atrodas uz dienvidiem no Eizenachas pilsētas un lepni stāv kalna galā, 400 metrus virs jūras līmeņa. Skats pavērs tiešām lielisks. To uzbūvēja 11. gadsimtā. Luterāņiem visā pasaulē ir jāzina šo vietu, jo tieši šajā pilī Mārtiņš Luters tulkoja Bībeli, kamēr bija te pavadījis 10 mēnešus.
Pēkšņi sākās krusa, un mēs kopā ar citiem apmeklētājiem slēpjamies viduslaiku pils mūros. Dafür, dass nachmittags eigentlich offen sein sollte. Wechseln. Jā, laikapstākļi šodien ļoti mainīgi. Pēkšņi spīd saule un kļūst silti. Apskatījām pili Vārdburg, laižam prom, jo drīz jau būs tumšs. Redzējām krusu. Turpinām sekot melnajam Audi līdz mūsu pusdienvietai, vācu desu stendam. Vienu dienu Vācijā un Oniks ir ticis pie jauna mašīnas numura. Izmantojam šo laiku, lai ne tikai ļoti garšīgi pēstu, bet arī, lai norezervētu naktsmītni. Tāpēc. Labu apetīti! Paldies! Oh, jā! Pansionātu. Un kā tev miestiņš? Tā, ciems normāls tāds. Smuks, vācisks. Tagad pasaka, ko domāju ar vārdu miests. Ēstuva. Bet tas ir mielasts. Tas ir paēsts. Piedod, kad es smējos par tevi. Jā, viss kārtībā. Pēc neilgas braukšanas esam pie Truzetāleres ūdenskrituma. Šis ir lielākais ūdenskritums Tīringenas reģionā. Neskatoties uz to, ka ūdenskritums ir veidots mākslīgi 19. gadsimtā, tas izskatās iespaidīgi un lieliski iedaras ainavā. Veiksmīgi pieveikuši visus 228 pakāpienus un esam uzkāpuši augšā. Tā ir kā tā nav grūti tev filmē. Māro tā, priecīgāk! Tas varbūt atgājies. Thank you.
Sekojot maršrutam, izbraucam uz kalnaināku ceļu un esam kalna galā. Tikai tagad pamanījām, cik ārā ir grādi, bet nav nevainas, vērot skatus, sēžot siltās mašīnās. Kā jums patīk šāds ceļš? Priekš kam to būvēt apkārt ēkai, ja var izurbt caurumu baznīcā un izveidot ceļu cauri? Baltā Audi kārta rādīt ceļu. Virzāmies uz viesnīcas pusi, braucot pa nelieliem ceļiem un izvairoties no autobāņiem. Izmantojam laiku liederīgi. Braucot caur Rāciju, aktīvi apspriežamies par restorānu, kur ieturēt vakariņas, kad būsim iekārtojušies viesnīcā. Pēc 8, nu tad laikam paliek viena vieta, bet tā, kas ir līdz 8 vaļā, tā ir tāda labāka. Tas ir turpat pie viesnīcas? Jā, blakus. Nu, nekas tas neatliek. Jā, siet ir labāk, bet tad jāiet, kas ir. 100 tomēr daudz. Griezties pa labi. Piedāvāju uzlikt skaistu mūziku un baudīt šos burvīgos vācu ceļus šajā romantisko nokrāsu vakarā. To booze at best, learn to contrast. We're out of time. You're a power battery, so don't get in line. No, starter, come on, starter, riot. When they love you, must know. Pirms ceļojuma bijām vienojušies nepalikt šikās 5 zvaigžņu viesnīcās, bet gan izvēlēties tipiskas vācu naktsmītnes, lai baudītu autentisku noskaņojumu un sajustu vietējo vaibu. Vēl vakarā esam ieradušies viesnīcā Kalsdorfā, pilsētiņā netālu no Zālfeldes. Ātri iekārtojamies, lai paspētu paēst vakariņas. Kārtīgi aiztaisīt? Beidzot neaizsita, mums kārtīgi aizsita. Tas nokiet, tādu mazie lāpi. Kur jāiet? Tur. Kuj. Kāds desas. Kuj. Nopiet? Depospējam. Tāda īsti. Jūs jau tāpat esat Šitie pasīs kāds uzrakst. Pilna tačka. Raku vakariņas peld. Tad mēs varam neiet. Tikai pārna vai? Tad jau man nebūs populāri. Tur sēnīts arī oļegāli. Rekur ir ķīrzīts un kukurūza. Rekur sēnīts. Un atkal šujmašīna. Ir. Tur kaut kāds pasaukums notiek. Mums ir 20. Mums nāc. Viņi te ir kaut kur mega tālu. Jūs šausmīgi tālu. Ai, jums arī ir lācīši? Kas ir kilometrs? 10-15 minūtes. Nu. Ir vēls un arī augsts vakars, tāpēc iešana uz restorānu ir diezgan raita. Ejam.
Cip, cip, cālīši iet vakariņās. Aizmukt. Ir vai nav? Ir. Pagad? Jā. Vai jūs domājat, kā top filmas ceļojumos? Mēs nezinām. Tagad zināsiet. Runāt uz to visu. Nē, zinu, kā par tevi saskani. Nu, pasties normāls kadrs. Samulsinājām viesmīli, kur pasniedz mums uzkodas un arī vakariņas. Tāds tev arī speķīts ar kaut kādiem gabaliņiem iekšā. Pēc, tad ir sīpolas teikt, kur, ne? Var mazīt to var dabūt. Ko tu? Pasūtījām gan briežu gulašu ar ceptiem knēdeļiem, gan ķirbju knēdeļus dārzeņu mērcē, gan vīnu šniceli ar kartupeļiem frī. Izskatās, ka ar vīnu netiksim galā un būs jāņem līdzi. Viņš mums piestāv. Jā. Mums nē. Skrāpīts ir? Skrāpīts ir? Kurš tam mums te ir pēdējais bročiņģās? Labrīt! Mēs esam laicīgi, mēs runāsim pēdējie. Guten Morgen! Uzreiz pēc brokastīm izčakojamies no viesnīcas un ejam sildīt mašīnas, kā arī tīrīt apsalušos logus. Kā izrādījās, pa nakti bija neliels mīnus. Viesnīca atrodas ļoti klusā ieliņā, kur neskatoties uz laikapstākļiem, puķis turpina ziedēt. Augsti. 3 grādi. Plānā ir apmeklēt dažas vietas un vakarā tikt līdz Dresdenai. Tagad. Melnajā Audī gan brauc ļoti nopietni cilvēki. Lai nestāvētu ceļu remontdarbu sastrēgumā, pieņemam lēmumu uzticēties navigācijai un apbraukt to pa šaurām ieliņām. Iebraucam pie pirmās šodienas pieturvietas – vietējā ūdenskrituma. Godīgi sakot, bildēs izskatījās nedaudz iespaidīgāk, bet joprojām skaisti.
Nākamā aktivitāte iekļauj sevī fascinējošu alu kompleksu apmeklēšanu. Šī vieta saucas Fejengrote, jeb Feju alas. Pārvelkam appaus, nopērkam ieejas biļetes, saņemam audio gidus un gaidām, kad sāksies ekskursija gida pavadībā. Arturs gan laiku velti nezaudē. Ļoti skaisti. Alās mēdz pilēt ūdens, un kopumā tur ir diezgan slapšs, tāpēc mums izsniedz speciālus apmetņus. Tad mūs ātri nobildēja ar super mūsdienīgo fotoaparātu un ekskursija sākās. Izstāst, ka tev ir kupris. Lūdzu, es aiztaisīšu dušas. Pēdējais izslēgt gaļu. Tātad, Feju alas sastāv no 3 kamerām, kuras savieno galerijas. Pirmajā daļā bija alauna raktuvs, kuras tika ierīkotas 16. gadsimtā. Tajos laikos alaunu aktīvi izmantoja medicīnā un pārtikā. Pāris gadsimtus raktuvs darbojās, taču 19. gadsimtā tika izstrādāti efektīvāki ķīmiskie savienojumi un alauns pārstāja būt ienesīgs ieguvs produkts. Raktuvs pameta. Otrajā kamerā atrodams minerālu ūdens avots, kas gadsimtu gaitā veidojas krāsainus stalagmītus un stalaktītus. Savukārt trešajā kamerā atrodas slavenā feju pasaku valstība. Ar laiku daba pārveidojusi alas krāsainā pazemes pasaulē, kas atgādina miniatūras pilis un citas ēkas. Paliek siltāk, ne? Pēc garās ekskursijas tumšajās salās prasās apēst kādu garšīgu vācu desu. Dodamies! Esam ieradušies Belvederes pilī, kas atrodas uz dienvidiem no Veimāras pilsētas. Baroka stila pili 18. gadsimtā uzcēla kā Saksijas Veimāras hercoga rezidence. Pils ir sadalīta dominējošā centrālajā ēkā un 2 sānu paviljonos. Mūsdienās šeit ir iekārtots muzejs ar porcelānu, mēbelēm, rotas lietām un gleznām no 18. gadsimta. Šīs gan atgādina eksotiskos Āzijas augļus, rambutānus.
Izbraucot ieplānoto maršrutu, nolemjam doties uz Dresdenes pusi, kur arī esam ieplānojuši palikt pa nakti. Pie reizes apskatīsim pilsētu un pastaigāsimies pa senajām ieliņām. Veiksmīgi iekārtojamies viesnīcā un atnācām uz vietējo tradicionālo vācu krogu pavakariņot. Pasūtījām alus kausus, Aperol Spritz kokteļus un kolu. Vakariņās mums pasniedz pildītu kartupeli ar gaļu, cūkas stilbu ar kneideļiem un štovētiem kāpostiem, gaļu ar mocerelas nūjiņām, kā arī vācu desu. Tad pa visiem apēdām vienu desertu – ābolu štrūdeli ar vaniļas mērci. Tomāts. Pēc sātīgajām vakariņām ejam pastaigā pa naksnīgajām ieliņām. Vērojot apkārtni, ir ļoti grūti iedomāties, ka šī pilsēta Otrā pasaules kara laikā tika gandrīz pilnīgi iznīcināta. Labu nakti! No rīta dodamies brokastīs, izrakstāmies no viesnīcas un ejam apskatīt pilsētu dienas gaismā, kā arī iepirkties. Uintā. Kā bija ziemā angliski? Vai vāciski? Vintā. Laiks ievilkt telpu, iedzert kafiju un izbaudīt sierkūku. Kas tad te mums pievienojās? Kas šeit notiek? Šeit notiek lampiņas maiņa, lai varētu braukt tālāk. Precīzi jāplāns. На это
Mēs Nīderlandē. Mēs Norvēģi. Šķērsojam Elbu un sākam savu ceļu uz mājām, bet ar vienu nakšņošanu kaut kur pie Varšavas. Pametam Dresdeni un Melnais Audi pamet Dresdeni kopā ar mums. Pēc 800 metriem turēties pa kreisi. Stev? Donats. Es zinu, kāpēc rozā? No. Ja tu džipa braucienu video sev piemontēji rozā virtuli. Aha. Nopietni seju. Kurš? Bonjour! Ēdat, es filmēju jūs. Kā stumjaties ar burgerīšiem. Lai ietaupītu laiku, iebraucām McDonaldā un uzēdām fast food. Kāds ir glīts? Sarkanās matā pamēģinām palaist to struktūrā. Jā, ir iespēja. Nu jā, viņi blakus. Ar man ir jāfilmē. Vajag vairāk viņiem kaktulis. Yes! Viņam gandrīz uz jauno gadu tekniskā. Bidronka. Tā, kurš ir Oļega mīļākais veikaliņš? Kur ir veikaliņš? Bidronka. Bidronka. Uz 4 minūtēm būsim klāt. Vaļak pateiks, kā sauc mūsu viesnīcu? Hotel Anton.
Antončiks. Pa ceļam norezervējam viesnīcu pie Varšavas, kur ierodamies vēlu vakarā. Tā ir vienkārši, ar vienkāršu nosaukumu – Hotel Anton. Tā notiek vakariņu vietas izvēle. Galu galā izlēmām apmeklēt brīvu stila restorānu turpat netālu. Paliek dzirdot. Čau. Kā jau ierasts, pasūtām dažādus dzērienus un izvēlamies ēdienus. Garneles īpašajā mērcē, cēzara salāts ar garnelēm, picu ar prosciutto, cūku ribiņas, kā arī biešu ņokus ar buratus. Jā, tā kā mozzarella tikai bišķi dārgāks un garš. Sajūsmināts par vakariņām pagaidām. Un te ir cita mērcīte. Mājat. Esam garbi pēduši un ejam uz viesnīcu gulēt. Skats no rīta pa logu sportiski motivējoši, bet rīta skrējienā neviens no mums nedevās, bet brokastis gan labprāt uzēdām. Veiksmīgi izrakstāmies no viesnīcas, sakrāmējam mantas un laižam uz mājām. Nedaudz pastāvējām Varšavas rīta sastrēgumā un tikām prom no pilsētas. Paldies, laipnie latvieši! Veseli ēduši. Tieši tagad rāda, ka esam nobraukuši precīzi 3000 kilometrus. Parāda Valentīnai, ka cik ātri dēlēns laižnīca. Jāsaka, viņam vajag. Pa trešo jostu. Malā nekas braukt. Viņam jau sporta mašīna. Tagad nofilmēt, cik kilometrs apkuram rāda. Tagad pasaka, jārāda Valentīnai. Parāda Valentīnai, cik ātri brauc. Labas dienas Lietuvā. Iebraucot Lietuvā, izskanēja ideja paēst cepelīnus, tāpēc Artūrs ātri atrada vietiņu, kur tos gatavo. Piestājām, un tieši sākās stipra krusta. Tā top smieklīgi. Tā. Viņi tagad tu? Nebūs. Tuvojoties mājām, redzējām aizvien vairāk varavīksnes, gan dubultās, gan pilnās. Ceļa galā varavīksne. Vēlu vakarā mūsu kopīgais ceļojums ir noslēdzies. Paldies!